Šī brīža tēma ir decimāldaļu reizināšana. Vispirms atbildēsim uz jautājumu, kas mani ilgi nodarbināja: kā var kaut ko reizināt un dabūt mazāku iznākumu nekā bija? Kādēļ reizinot ar decimāldaļu, iznākums ir mazāks par reizināmo? Sāksim pēc kārtas. Mēs zinām, ka reizināšana ir atkārtota saskaitīšana. Pareizi. Piemēram, ja mēs reizinām 3 ar 2, būtībā mēs saskaitām 3 2 reizes. Bet ja mēs ņemam vieninieku un to reizinām ar 0,5, tas savukārt nozīmē, ka mēs ņemam pusi no 1. Tāpēc reizināšana ar decimāldaļu ir tas pats, kas dalīšana. Jocīgi. Tūlīt paskaidrošu. Iedomājies šādu piemēru: tev ir puse no ābola, to varam pierakstīt kā 0,5 no visa ābola, un tu vēlies reizināt šo pusi, 0,5 ābola ar 0,5, ar vēl vienu pusi. Faktiski tu dalīsi pusi ābolu uz pusēm, jo 0,5 ir puse. Un rezultātā tu saņemsi vēl mazākas daļas, katra būs tikai 0,25 no visa ābola, jeb ceturdaļa ābola. Tātad, kad tu reizini ar decimāldaļu, tu faktiski dali vēl mazākās daļās to, kas tev jau ir. Tādēļ rezultāts ir mazāks par sākotnējo reizināmo decimāldaļu. Atceries šo knifu: decimālas ir daļas, ieklausies, daļas dalīt. Dalīt daļas. Un reizinot skaitli ar decimālajām daļām, tu faktiski dali skaitli ar to, kāda decimāldaļa ir daļa no veselā. Piemēram, mēs vienu reizinām ar 0,5, 0,5 ir puse no veselā, tātad mēs vienu dalām uz pusēm, dalām ar 2 un iznākumā ir 0,5. Nākamais piemērs: reizinot 0,5 ar 0,1, kāda daļa ir 0,1 no vesela, izdomā, tad turpini skatīties. Ir 1/10, tātad mēs 0,5 dalām ar 10 un iznākumā ir 0,05, 10 reizes mazāka daļa. Vēl viens uzdevums: 0,1 reizinām ar 0,25, 0,25 ir 1/4 no veselā, tātad iznākums ir 0,025. Iegaumē reizināšana ar decimāldaļu būtiski atšķiras no reizināšanas ar veselu skaitli, kur reizinot divus skaitļus, rezultāts parasti ir lielāks, izņemot gadījumus, kad reizina ar 1 vai 0. Tādēļ prasi padomu zinātājam un praktizējies, protams, dzīvē to darīs ar kalkulatoru, bet svarīgi, lai tev pašam būtu izpratne par šo. Nākamreiz par 2 decimālskaitļu dalīšanu, arī trakas lietas.